ir pareizais tas augstums, un arī saka, tur vienkārši skatās. Nāc iekšā, jā. Bet viņa nav potēta, viņa galva šos. Jā, visas tiesas. Jā. Tad ver klāt. Šitādi, ja mēs pēc te kaut kāds divu, Zin, ko mums ir stāstīt, ka viņam apakšā ir jāliek betons, lai viņam tās sakas kustība, lai neiet dziļumā, lai viņš iet plašumā. Tad viņš ātrāk saņemās un ātrāk ir ēž. Man jau ir, un man ir jau kaut kādā, es nezinu, kāds trešais. Jā. Tā tikai laikam 8. Jums būs tā iespēja iestādīt valriekstu koku. Valriekstiem vajag lielu platību, katram kociņam ir nepieciešams 10 x 10 metri, tādēļ arī šādi liels atstarps, jo viņš izaugs kādreiz par lielu koku un ražos valriekstus pie mums. Un mums arī ir plānā, un es tiešām ceru, ka arī jums, neskatoties uz to, ka tie ceļi ir neizdibināmi, pabeigsiet skolu, kurš zina, vai dosieties kaut kur tālāk, vai paliksiet šeit pie mums tepat Kuldīgā. Neskatoties uz to, ikreiz, kad jūs būsiet Kuldīgā un atgriezīsieties, jūs varēsiet atnākt šeit, paskatīties, kā aug jūsu stādītais koks. Lāpstas ūdens spaiņa un vieta stādīšanai jau sagatavota. Kad klāt ir talcinieki, Kuldīgas skolu vecāko klašu skolēni, tad vēl jāiepazīstas ar darāmo darbu. Te top neparasta atpūtas vieta. Latvijā pirmais publiskais valriekstu dārs. Stādi no mūsu klimatiskajiem apstākļiem piemērotām šķirnēm izaudzēti tepat Kuldīgas novadā. Pavisam jāiestāda 40 kociņu. Tur aiziet pēc ūdens. Es teiktu, ka tas ir ļoti tāds cēls pasākums, ka mums ir tas gods to izdarīt. Tad mēs redzēsim, kur mūsu dzīve aizved līdz tiem gadiem un būs prieks atnākt atpakaļ un pasīties. Tāds gandarījums par koku iestādīto. Lepņotos. Pēc kādiem 10 gadiem varu teikt, ka es stādīju kociņu šeit. Bet mēs atcerēsimies, ka mūsu kociņš tā to stāvu un to stāvu. Randas pagastā esošā valriekstu komercdārza audzētava Walnut.lv šobrīd ir lielākā Latvijā. Tajā apmēram 7,5 hektāros aug ap 800 kociņu. Uzņēmējs Eduards Ostrobrods vēlas to attīstīt kā lauksaimniecības nozari, jo skarbāku izdzīvošanas apstākļu dēļ ziemeļu valrieksts ir saldāks un vitamīniem bagātāks nekā siltākā klimatā augušais. Viņa sapnis ir arī veidot publiski pieejamus valriekstu parkus, tāpēc nolēmis sākt ar vietu, kas nu ir kļuvusi par viņa mājām, Kuldīgas novadu, stādus dāvinot. Ir cilvēki, kas var stādīt savā privātajā dārzā, bet ir cilvēki, kuriem nav tik daudz līdzekļu vai arī nav zemes, kur audzēt. Šī ir iespēja nākt uz publisko dārzu un pēc 5-6 gadiem jau sākt baudīt pirmos augļus. Es esmu tik laimīgs šodien, jo top pirmais valriekstu parks un Kuldīga ir Latvijas valriekstu audzēšanas vēstniece. Jāteic, ka šādam parkam nepieciešama liela teritorija. Nācies palauzīt galvu, kura būtu vispiemērotākā, jo viens koks aug liels. Tie jāstāda 10 x 10 metru attālumos. Priecājos, ka šī teritorija tiek sakopta, jo šeit kādreiz, te jau arī joprojām vēl ir dārziņa teritorija, un te arī bija diezgan pirms daudziem gadiem. Mēs arī te lielo talku rīkojām, kur tika vākta atkritumi. Protams, apsaimniekosim komunālajie pakalpojumi, norisināsies tātad zāles pļaušana. Pirmos gadus būs jāaplē sausā laikā, būs jāpieskata. Mēs gribējām nevis tikai vienkārši kaut kur iestādīt kaut kādā vietā, bet gribējām, lai tā vieta ir tāda arī publiski pieejama cilvēkiem, ka tur ir, nav sarežģīti piekļūt, jo mēs esam pārliecināti, ka pēc gadiem, kad šeit tiešām šie valrieksti sāks ražot, ka šī būs tiešām pieprasīta vieta mūsu novada iedzīvotājiem, kur nākt un vitamīnus tā salasīt. Publiski. Šobrīd ir zināms, ka nelieli valriekstu dārzi būs arī 3 Kuldīgas novada pagastos – Snēpelē, Turlavā un Rumbā. Nākamgad arī Skrundā. Es un mani vēl 2 kolēģi, mēs nākam šodien mācīties, kā tie valrieksti jāstāda. Snēpelē ir aktīvi cilvēki, Snēpelē aktīvi iedzīvotāji iet pa parku, pastaigājas, un ja viņi pie pastaigas var izmantot to, ka var salasīt rieksts un tādā veidā vēl stiprināt veselību, kāpēc ne? Jo tā valriekstu pļava mums tieši atradīsies blakus parkam pašā centrā, un jebkurš iedzīvotājs var aiziet un salasīt tos rieksts un tādā veidā forši sev uzturēt. Savu ražas pilnbriedu koki sasniegs pēc aptuveni 8 gadiem. Katrs dos ap 40 kg riekstu. Tas nozīmē, ka Kuldīgas dārs ap 1,5 tonu augļu. Un koki te ir uz ilgu palikšanu, uz vairāk nekā 200 gadiem. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Mārtiņš Lēmenis, Skrundas televīzija.